1-0 un kura vadībā Siona ar Andri Vaņinu vārtos ieguva Šveices kausu. Jā, 11. gadā. Tieši tā, Andris Vaņins ir tas spēlētājs, kur vislabāk zina Šalāns spēlē Šveices Superlīgā, tāpat arī Edgars Gaurečs, kurš gan ārstē savainojumu, bet pozitīvi ir tas, ka kluba attieksme ir ļoti pozitīva pret mūsu uzbrucēju un viss tiek nodrošināts maksimāli labā kārtībā, lai viņš var pēc iespējas ātrāk atvesaļoties un turpināt labi iesākto, jo viņš Āro komandas rindās ļoti labi sāka, guva vārdu. Tomēr sit Artūrs Jeģigarjans, viņam brālis, viņa jaunākais brālis ir rezervē, Araks Jeģigarjans. Šiem brāļiem ar Rīgu varētu būt īpaši. Šie zaudējumi vienmēr, tā teikt, jāparūk dziļāk, lai saprastu, kas aiz tā slēpjas. Interesanti, ka Mkhitarjans bija tieši tas, kurš pret Vāciju guva vienīgos vārds Armēnijas izlases labā. Protams, ka tradicionāli dienvidniekiem, tie, kas atceras padomu laikus un Erevānas Ararat komandu, viena no spēcīgākajām bijušajā PSRS, tie arī atceras. Viņš var pietuvēties tiem dažiem. Mazāk par 10 ir Latvijas futbola vēsturē tādu spēlētāju, kas 100 spēles ir aizvadījuši. Pēdējais no tiem bija Māris Verpakovskis. Arī tagad ruņos ar bumbu paskatīsimies mūsu uzbrukumu. Bloķē aizsargs viņa sitienu. Strīdīga epizode, jo grūdienis mugurā bija. Varbūt mazliet par teātrālu, vai viņam prakses nav. Lai arī viņš pēdējos gados ir bijis diezgan stabils pamatsastāvs spēlētājs, šoreiz viņam neusticās, un to arī var izskaidrot. Spēlē tie, kas spēlē vairāk, bet tas nenozīmē, ka Latvijas U21 izlasē šodien, starp citu, dažas stundas iepriekš, kad Latvijas U21 izlases tikās ar Horvātiju, zaudēja 1-3, sēdēja dažas soli-rindas tālāk no Edgara Vardaņāna. Patiesībā, skatoties šo spēli datorā, es jau nezinu, man jau liekas, ka 1-3, jā, Horvāti bija stiprāki, bet kopumā vairākas tādas spēles posmus mums atstāja ļoti zolīties teikumus. Mkhitarjana tēvs savulaik arī bija izcils futbolists, 86. gada otrās labākais vārtu guvējs PSRS čempionātā. Hamlets, Mkhitarjans, žēl, viņš jau ir miris, viņš ļoti jauns nomira, viņam bija audzējis galva. Pirmais numurs ilgāku laiku. Rinko tālu izsit bombu, tur noteikumu pārkāpums, noteikti, pagrūda diezgan atklāt. Jā, sapratīsiet. Sapratīsiet, cik daudz viņš spēlē, sapratīsiet, ka tas spēlētājs, kurš nāk uz maiņu, un otrā puslaika sākumā Rudņēvs atņem bumbu, iet sodlaukumā diezgan Tie vārti noteikti atceraties divus vārdus arī pret Turcijas izlase, kur viņš ļoti skaļi sev pieteica starta sastāvā. Tā kā labs turpinājums arī Valērija. Un tas, ka Rudņēvs iedeva šo pozicionālu uzbrukumu un iesaistīja, var teikt, pusi komandas ar piespēlēm šajā uzbrukumā. Un mums bija arī šāds labs uzbrukums. Ja Rudņēvs dala tādas piespēles, tad lai viņš nesit vēl 10 spēles pēc kārtas. Visvairāk jārespektē kā veselums, nevis kāda noteikta līnija. Artūrs Jeģigarjans izdarīja sitienu pāri vārtiem. Tur bija noteikuma pārkāpums. Bumba tev numuru iesaistās uzbrukumā Rumjans Opsipjans no Donetskas Metalurga. Viņa tēvs savulaik arī bija ļoti pazīstams spēlētājs. Arī šis uzvārds pietiekami zināms. Tas, kas interesanti runāja par Latvijas izlasi, ka 5. numuru Oļegu Laizānu mēs daudz redzam kreisajā malā kā pussargs, nevis kā centra pussargs, bet kā malējs pussargs, kas Latvijas vakarā pēc Latvijas laika. Šī spēle ar Kazahstānu un Jurijs Krasnožāns, Kazahstānas izlases galvenais treneris. Īpaši liela optimisma. Oļegs Timofejevs, Ritvars Rugins, Eduards Višņakovs, Gins Freimens, ko arī minējām, Kaspars Dubra, Vitālijs Jagodinskis un Aleksandrs Fertaus. Tā kā, spēlētājs uzbrukošā pusarga pozīcijā, viņš iesita 25 vārtus. Tad iedomājies, cik bieži Doņetskas stadionā skanēja Ramaha Četarjana zobendēja, jo tur bija tā tradīcija, kad Žēlimā situācijā no vārtu zaudēt. Jā, tur saminstinājās nedaudz Gevorgs Kazarjans, iespējams, ka uzreiz vajadzēja izdarīt sitienu, jo piespēlās sodnāls. Patiesībā tas ir tikai apsveicami, lai viņam ļaunās kontieši, bet tomēr visam ir savas robežas. Nevar maksāt sodu par nesamaksātu sodu un pēc tam sodu par 2 nesamaksātiem sodiem. Ir jāsoda tā, lai... Bumba mums.
pirms 2 gadiem Ķelnes komanda interesējās par viņu, bet tā interese tā arī palika intereses līmenī. Jā, nu šovasar Rostova arī kā gribēja viņu ņemt. Tie ātrie ar Mkhitarjanu priekšgalā, protams, ir ļoti bīstami. Jābūt gataviem. Patiesībā divas izcils iespējas ar viņiem. Jā, Oļers Sonieris tā pozīcijā. Viņš arī Krasnojārskā tomēr spēlē vai nu balsta, visbiežāk balsta pusē, pozīcijā. Bet, nu. Jā, ja bija laiki, kad mums bija Jarudņevs, Lasoga, joprojām pirmais numurs Hamburgā. Lieliski atkal ar Šabālu viņi saspēlē Šabāla, Rudņevs un būs... Sācietiens no vārtiem. No Rudņeva bumba atstāja. Spēle, var teikt, pozīcija tika zaudēta. Ja būtu turpinājis skrējienu, tad viņa izredzes, protams, būtu lielākas, bet tik un tā nebūtu viegli iegūt tādā burzmā bumbu Urcemam. Kā Mkhitarjans, Rumjans Ovsepjans, es domāju. Viņš, starp citu, iepriekš spēlēja jau pieminētajā Banānas komandā, un tagad Doņetskas Metāls. Treniņos. Nē, nu labi, Latvijā viņi te visi pazīst, bet... Jā, kas attiecas uz Kasparu Gorkšu, starp citu, lai būtu bildi skaidrāk, daudz droši vien zina, ka spēlētāji pārējie loks ir kluba piederības, viņi mazliet ilgāk vēl var, tā teikt, mainīt savus darba vietas, vai, respektīvi, atrast jaunas darba vietas, un līdz ar to Kasparam vēl ir iespēja. Tā gluži nav, ka Kasparam vairāk, pat no vairākām valstīm, un arī no valstīm, no vairākām, kurās viņš nekad nav spēlējis. Bet tās nav bijušās padomi republikas. Nē, vismazāk bažu. Nu, ja šobrīd varētu tā teikt. Ja vēl būtu Edgars Gauričs, tad būtu pārprotams. Tieši tā, pierēķiniet vēl Edgaru Gauričs. 4 uzbrucēji, no kuriem jebkurš var... Tieši tā. Kad redz, to sodlaukumā iepagaidīs, nē. Nedeva sodalaukumā un arī neko līdz beidzamajam. Jā, arī pārkāpjot noteikumus, bet viņš centās bumbu iegūt, un tas ir labāk šāds pārkāpums, nekā būtu apstājies un ļāvis pretniekam vienkārši bez cīņas bumbu paņemt. Tad sastāvā tiesa Rudņevs arī pēdējā laikā diezgan neregulāri bijis komandā, un šoreiz mēs redzējām, vakars viņam atvēlēja vietu starta sastāvā. Jā, tagad Edvards ir atpakaļ, un pagaidām šķiet, ka ir otra. Es domāju, arī tur iespējams, ka Žigā jau redzēsim. Tad jau redzēs. Neizdevās viņš neko iegūtu bumbu, bet ar to Zuziens gandrīz vai apskats. Denis Ivanovs ir tāds nesatricināms pāris, bet, tomēr satricināms. Tomēr izrādījās, ka nav neaizvietojams aizsargu pāris, un Denis Ivanovs atgriezies. Numurs Rapetjans, principā Vācijas futbola audzēknis. Stāvā 2 sezonas ir bijis. Jā, netika. Nu, viņam tēvs, starp citu, bija viens no labākajiem lauka hokeja spēlētājiem bijušajā preserēs. Arī Armēnijā arī papildus pārliecība, ka viņi varbūt vēl sagādāt kādu pārsteigumu. Varbūt negluži 4-0, bet vismaz nezaudēt. Jo Dāņi, protams, Alts revanš. Bet no otras puses dažreiz tas ļoti labi. Jā, ja Daugo būtu iekļuvusi PSRS čempionāta augstākajā līgā 85. gadā, tad mēs arī Hamletam Mkhitarjanu būtu redzējuši Rīgā. Spēlēm ar Aradu sastāvā. Tiešām īstais laiks bija doties kaut kur prom uz kādu ārzemju klubu, iegūt jaunu pieredzi. Tieši tā. Citas spēles to noteikti zina, un Šalāns arī norādīja, ka viņš Baltijas klausīs viņas spēles. Mūsu izpildījumā arī skatījās, un viņš arī noteikti to jau ir pamanījis. Kas cits neatliek. Ļoti labi noder uzbrukumā. Atceries viņu debiju. Visu puslaiku, ko viņš bija laukumā, nemirkli pretinieka aizsardzībai nebija miera. Nav gūs arī, var teikt, jūtas kā mājās šajā stadionā, jo karjeras lielāko daļu tieši šeit viņš noto stadionā, kas starp citu pieder futbolistam Vladimiram Koļušņčenkom. Monāk vēl viena maiņa būs Armēnijas izlases sastāvā. 67. minūte.
Cits neatliek, kā meklēt kaut kādus variantus. Armēnijas izlases spēlētājs, kurš nekad nav dzīvojis Armēnijā. Arī tagad. Valstīs dzīvojis. Starp citu, Emel maiņa Armēnijas komandas sastāvā atstāja laukumu 4. numurs Tarons Voskaņāns. Nāk 11.